Sveiciens visiem rīta kafijā. Šodien ir otrdiena, 13. jūnijas, jau tuvojās līgo vakars, Jāņi. Var manīt, ka daudz jau ir kaut kur, kā saka, domās citur, bet šodien mums ir tāda nopietna tēma, var teikt, otrā nodarbība, kuru mums šodien pasniegs Inta. Tātad klienta un partnera profilēšana. Ja? Ko tas vispār nozīmē, ja? Cik tas ir svarīgi? It īpaši tiem, kas šobrīd attīsta biznesu, kas strādā izmantojot internetu, ja, tātad šodien mums ir otrā nodarbība par klienta vai partnera profilēšanu. Inte, es tev dodu mikrofonu un sākam. Jā, paldies. Jā, cik tas svarīgi un cik tas nozīmīgi centīsimies izskatīt. Tagad es centīšos padalīties ar ekrānu. Tā. Drusciņ tagad ir izmainījies arī šis internets. Es gribu vienkārši uzlikt uz visu ekrānu. Es tūlīt centīšos ātri atrast, kur man bija, jo man iepriekš, kas bija, es ļoti labi pārzināju, tagad ir nedaudz viņš pārmainījies, tā kā es ļoti atvainojos. Jo šādu izskatu es nevēlos atstāt. Un tā, kurš man varbūt var? Tā, viņam ir jābūt par visu, jā. Nu, ļoti žēl, bet es uz šo brīdi nespēju atrast, jo es negribēju šeit malā, kad ir redzami šie slaidiņi. Nu, labi. Būs šādi. Tā. Atradu. Tātad profilēšana, partnera, klienta profilēšana. Kā jau stādīju priekšā, tātad mani sauc Inta. Šī nav manis izdomāta partneru un klientu profilēšana. Šo es mācījos pie Ņegavora Aleksandra, kurš šo izmantoja savā darbībā, biznesā, gan internetā, gan arī uz tīkla mārketingā un savādāk. Un līdz ar to es padalīšos ar šo tehniku, kā to darīt. Ja noder, būšu priecīga un ļoti labi. Un šodien gribēju padalīties ar teicienu, kad nekad nenokariet degunu, citādi neredzēsiet zvaigznes. Mums ir jāiet un jādara uz priekšu, ja kaut kas neizdodas. Nevis nokaram degunu, bet paceļam viņu vēl gaisā un daram un ejam uz priekšu. Tātad, kādi mums partneri un klienti ir vajadzīgi? Šeit ir katram savādāki. Nebūs visiem vienādi. Ja? Būs kāds, kas uz zemes strādā veikalā, viņam būs viena veida un dažādi, bet tie, kas strādās internetā, tie atkal izvēlēsies cita veida šie klienti. Un tātad mums katram ir jāsaprot, kādi mums viņi ir vajadzīgi. Viens no svarīgākajiem, mēs tagad šis tādu īsu, to mēs pagājušā reizē izskatījām, ja, tā es vienkārši tā īsi ieliku slaidā atkārtot, kad mums ir svarīgi saprast, kurā šīs sociāldemogrāfiskais stāvoklis visā šim mūsu klientam vai partnerim. Mums ir jāzina, no kādas valsts, no kādas pilsētas būs dzimums, vecuma kategorija, ģimenes stāvoklis, intereses uzvedība, sabiedrība, izglītība, ieņemamais amats. Šodien es sīkāk, smalkāk šos vairs neizskatīs, jo mums diezgan tālāk būs cīks smalks darbs. Arī šie visi tiks pieminēti, izmantoti. Mums ir svarīgi saprast, šo metodi es mācījos vairāk uz kontaktiem.
Bet es paskatījos, ka ļoti labi var izmantot arī Facebookā, un es pieļauju, ka dažādās vietās. Un šīs te mērķa grupas ir domāts, ja mēs strādājam internetā, kādās grupās mēs meklējam šos savus partnerus vai klientus. Grupās, kur nodarbojās, piemēram, online biznesa, tīkla mārketings, vai jums ir noderīgi tie, kas nodarbojas ar rokdarbiem, adītāji, vai tie, kas ir dārzkopji. Kādi jums vieglāk ir šos te kontaktus, no šādiem arī mēs atrodam. Pēc tam es parādīšu ar vienu tabuliņu, kur tas tā ir ierakstīts. Tad mēs atrodam 10 iespējamu partneru profilus. Vēlāk es ceru, ka izdosies nedaudz parādīšu, kā to viegli izdarīt un saglabāt no sociālajiem tīkliem. Pamēģināju Facebook, tā kā kontakti visiem nav iespējams, tad es vienkārši paskatīšu Facebooku. Jo šeit mums vajag arī tādu vizuālo, redzēt cilvēka vizuālo. 10 sāpes. Kas ir par šīs tās sāpes? Kas tādas ir? Sāpes ir tas, ka katram cilvēkam varbūt netik precīzi, bet ir, kāpēc viņš vakaros bieži vien vai ne vakaros kādā brīdī lieta, kas viņam nedod mieru. Un visvieglāk ir tā, ka vakarā aizgulēt un aizmigties to nevari, un tev pa galvu viņas vien iet. Ja, iet un nekādīgi tu nevari, un tu nevari aizmigt, jo tev tas uztrauc. Un no šīm te sāpēm mums iziet bailes, ja tas kaut kas notiksies, veselība ir, piemēram, pasliktinājusies, vairs nevar tik ātri padarboties, tad bailes ir tālāk no tā, ka, ja tas tā turpināsies, tad es vairs nevarēšu izdarīt, es nevarēšu nopelnīt naudu, un es zaudēšu savu darbspējas. Un tad ir šīs te vēlmes, kāpēc mēs negribam, ja, lai mums būtu šīs te sāpes bailes, tātad, ko mēs gribam, mēs tā kā esam pietiekoši atkarībā no cilvēka. Ja es no sevī, skatoties kā piemēru, ja, kad pazaudēt, darba nav ienākumu vai ko, man pietiekoši vēl jauni bērni, man tak viņus arī vajag izmācīt, viņus palaist savā dzīvē, un pati jau arī es vēlos kaut ko darīt. Tātad saprast šīs te, un šobrīd šīs būs jādara konkrēti partneriem, ja iedzīvojās viņu partneri. Viegli šo te ir, šeit es ieliku no Google dokumentiem, kurā ir jau kā paraugs, šeit ir salikts šīs te vajadzības, un blakām mēs katram sev uzrakstam. Tad ir šīs te grupas, mēs izvēlamies ielikt iekšā, iekopējam. Es ceru, ka mums paliks laiks, ka pie šī te es arī praktiski parādīšu, ieiešu šīs te mapē un kā to izdarīt. Un kurās lapās var atrast, tad mēs uzrakstam šīs te, kādas varētu būt šīs te bailes. Tā, jā, drusciņi ne to paņem. Un šos te visas sadaļas. Un tagad mēs vairāk sāksim pie partnera profila, un šajā situācijā man būs vajadzīgs viens brīvprātīgais, ar kuru mēs iziesim cauri visi šo te tabuliņu. Aizpildīt, lai mēs varētu aizpildīt, uzrakstīt. Uz šo brīdi es apstādināšu šo te prezentāciju un padalīties vairāk es gribēšu tieši ar tabulu, lai mēs to tabulu uzreiz varētu aizpildīt. Bet tagad es ļoti labprāt vēlētos, ka kāds, kurš vēlās izveidot sava viena partnera šo te profilu. Meitenes aktīvāk ceļam rociņas, kura grib. Alla, Dina, Evita. Ja, jo tas mums vēl ir Ausma. Jo tas būs efektīvāk, tas ir tieši iziet cauri un būt, kad izrunā. Jo tagad noklausīties, man tagad izstāstīt tikai
šos te jautājumus, kādiem vajag atbildēt, tam tad, jāsaka godīgi, tam mēs šo nodarbību varam beigt, un tam, jā, raksta Alla, ka viņa laikam labprāt, bet viņa nevar darbā ir, Jā, saprotami. kura meitene vēl ir gatava šodien iziet šo te, var teikt, nodarbības testu? Jā, jo Iespēja, tā ir iespēja, izmantojam iespēju. Evita. Tā tad, tā, ne to tabuliņu atvēru, tā man būs aizvēru. Kura grib iziet testu? Nevis testu, bet jau Sagatavot, jā, izveidot partnera profilu. Reāli jau, nē, tā, labi. Tūlīt ātri atvēršu, man ir pazudus, kur būs, vajadzīgā tabuliņa. Jā, jo. Evita varbūt grib. Jā, labi. Evita mums ies testu kopā ar tevi, jā, ok. Labi. Tūlīt es padalīšos atvēršos. Es atvēršu pareizo tabuliņu. Jā, un, protams, es domāju, ka katra var arī līdz veidot paralēli savus partnera profilus, jā, tā kā vienkārši darbojamies līdzi. Bet šeit ir tas, tā darbosies Evita, jā, mēs uzreiz pārdēvēsim, jo izveidosim šeit. Jā. Evita, nevis Eveta. To mēs... Tātad uzreiz, sāksim, paņemsim ātri, izveidosim šos te, jo šeit ir divi, tā kā paraugi, kas ir, es nepārtulkoju tie, kas man bija no krievu, ņemam, bet šeit mēs liksim nākamo, kurš būs. Bet pirms mēs sāksim tātad, vai Evita no kādas valsts vēlētos savu partneri, vai tam nav nozīme, kādā valstī dzīvo? Nē, es domāju, nav nozīmīgs. Nav nozīme, labi, tas tā var būt. Un pilsēta, vai tā ir pilsēta, vai laukiem, vai tam? No pilsētas labāk, ja? Konkrēti tad nerakstīsim, jo ja valstī nav nozīme, tātad pilsētas ar nosaukumu. Tātad dzimumam. Sieviete. Šeit mēs ieliksim to, kad ņemsim tādu kopēju, mēs šobrīd taisīsim sievietē labi, bet kopumā no partneriem, cik tu vairāk vēlies strādāt ar sievietēm, cik vīriešiem, vai kategorija 100% tikai sievietēm, vai kāds procentu atstāt arī vīriešiem? Varbūt jā, kaut kādas 70 sievietes, 30 vīrieši. Jo šeit ir nozīmīgi, kāda ir komforta zona ar ko, jo citreiz ir ar ko strādāt. Vecumā šīs te kategorijas. No cik gadiem plus mīnus līdz cik gadiem? Var arī tā piemēram, no 30 līdz 50, līdz 60, jā, kaut kā tā. 60. Jā. Tātad tirgus joms ir domāt, kādā sfērā viņi strādā, vai tie ir iesācēji, kuri, piemēram, cik saprot, mēs tagad profilu pārsvarā ir tīkla marketingu vai caur internetu, ja? Būs, veidosim. Evita, ja? Jā. Tātad, un te mums tagad vajag kādus šo te tirgus profesijas, ne profesijas jomas, vai viņi ir varbūt arī iesācēji, tie, kas jau darbojas freelanceri internetā, kuri darba, vai tie ir kādi eksperti, daļa kādas jomas, tur psihologi, ne tikai, dažādi jomi, kas ir eksperti.
krieviski seķiviki ļoti labi, kā latviski pareizāk to nosaukt. Es arī nezinu, jā, es saprotu, Tīklenieki. Laikam, jā, jo, nu, vienkārši kaut kā krievalodā viņš tā ir. Tātad, kādas jomas, kādas, 3-4 nosaukt, no kāda veida tu tā kā savus partnerus gribētu? Nu, var arī tie seķiviki, arī iesācēji. Un arī, jā, te Flirence, var teikt, interneta darbības speciālisti, jo šeit iekšā ir vairāk gan tie. Labi, tā ir. Uzrakstīsim interneta speciālisti. Ieliksim iekavās, tas ir domā tie, kas ļoti labi reklāmas veido, ļoti labi, kuri pārzina šīs te interneta jomas. Ja? Ieliksim viņas pēdiņās tā. Jā, labi, paņemsim šos. Tātad, kādi atslēgas vārdi ir pa grupām, kuri varētu būt, kuros infobiznesu. Kādas meklēt? Ja mēs iesim kādās internetā, starp kādām grupām tu skatītos un meklētu? Jo šeit es, piemēram, pieļauju to, ka, ja mums vecuma grupa no 40 līdz 60, tad māmiņas dekrētā diezin vai mums būs. Nē, noteikti. Jā, bet vienkārši tā, ka kādas, padomā ne tikai no šiem, kad ir šiem te, kādas tev vairāk šīs te jomas no šīm te, kurās grupās tu domā, ka tu varētu atrast savus šos te partnerus? Biznesa idejas. Biznesa idejas atstāsim, jā, ko mēs vēl? Online skolas. Online skolas. Ot, jā, Svetuvī. Šito, jā. Tīkla mārketinga kompānija. Jā, tīkla mārketings. Tā, pensionāri, ja mums ir līdz arī, 60. Jā, var. Bet ja ir līdz 60. Ja līdz 60, tad tie pensionāri nav, jā. Tie tā kā mums izies ārā. Tāpēc, saka, tas vecuma grupa, kur kas kā. Maisaimnieces. Jā, var arī maisaimnieces. Varētu palikt. Jā. Rokdarbnieces, adītājs, vai šīs būs tās, ar kurām tu vēlētos atrast savus partnerus? Varbūt, jā. Jo es pat arī ādu un varbūt, kad... Te bija kā piemērs, es biju atstājis, bet varbūt ir kādas, joma, ko vēl pielikt, mēs klāt varam. Jo šeit jau ir vairāk tas, kad, ir pašam ir jāizprot, jāizdomā, no kurienes, kur, kā. Labi, mums te ir pietiekoši daudz. Grāmatveži, es domāju, ka varētu būt ļoti labi, kas ar cipariem strādā, jā. Bet tur ir tā, ka katram ir šeit valdi, tas ir tas moments, kas labi, nemaisams iekšā. Ļoti labi ir, tā kā grāmatveži, bet kāds, jo šeit ir jāsaprot, jo te pilnīgi pareizi labi Evita pateica, kad es prasīju padītājiem tur rokdarbnieci. Viņi saka, jā, man arī patīk. Līdz ar to, atrodot šo te kaut ko partneri, jā, tad ir kopējs interesi, ar ko vairāk, jo mums ir, viņš nāk uz mums. Jā, un tā kā ir. Tā, kopējās jomas mēs noskaidrojām, un tagad mēs sāksim šo te garo procesu. Būtībā pašu izveidot šo te savu partneri. Kā jau es sapratu, šodien partneri veidosim sievieti. Jā. Tā. Kā sauks tavu partneri? Kāds viņai būs vārds? Anna. Anna. Un gribu uzreiz piebildi, ko no šiem jautājumiem uzdodu un atbildes nedrīkst saistīt ar kādu sev zināmu cilvēku. Ir jāizdomā pilnīgi, jāstādās priekšā nezināms. Ja? Tā, kāds ir vecums? Cik ir gadi Annai? 56. 56 gadi. Tā, kur dzīvo? Jūsu partneris, tā ir pilsēta vai tas ir ciemats? Kādā?
valsts, no kurienes viņa mums būs? Tas būs konkrēti Anna dzīvos mums kur? Kādā valstī? Latvija. Latvijā. Kādā konkrēti pilsētā? Rīgā. Rīgā. Un tad Rīgā mēs zinām, jo šeit ir arī kāds vērā ņemt, kāds ir aptuvēnais iedzīvotājs skaits. Ja tā tad mēs Rīgu zinām, tad būtībā tā piefiksēt. Nākošais tagad ir jāiedomājās, jāiztēlojās precīzi par šīta partneru izskatu. Kādā krāsā ir mati Annai? Tumši. Tumši, jā. Tumši. Ir gari, īsi, līdz pleciem, pavisam kāda ir šī te frizūra. Līdz pleciem. Kāda mums ir Anna? Vai viņai mums ir slaida, vai tomēr ir tāda slaida mums būs, ja? Anna, mums ir slaida. Kāda ir izglītība? Ir vidējā vai speciālā, augstākā, kursi kādā specialitātē? Speciālā. Un kāda speciālā? Kādā jomā viņa ir beigusi? To mums visu vajag. Kādu speciālu izglītību būs mums Anna? Jo tas nav saistīts ar to, ka varbūt viņa strādā šobrīd, kaut kas strādās citur vai nestrādās neko. Bet kāda viņai ir šī te izglītība, ko tad viņa ir ieguvusi? Šuvēja. Šuvēja. Uz šo brīdi viņa strādā organizācijā, privātā uzņēmumā, vai ir savs kaut kāds, varbūt dara, vai tīkla mārketingā, vai ir eksperts kādā jomā, izglītības, tur finanses, vai tur bērnu dažādi, jomā. Privātā uzņēmumā. Privātā uzņēmumā pār šī pati joma vai kaut kur, ar ko? Šeit pašā jomā. Tā, šuvēja, privātā uzņēmumā strādā par šuvēja. Tātad viņa šai uzņēmumā, tātad ir privātā uzņēmumā strādā par šuvēju. Kādi viņas ir ienākumi mēnesī, cik viņa nopelna? Vidēji 1000 eiro. Vidēji 1000 var būt uz vienu pusi, otru pusi, kā kurš mēnesis, bet vidēji 1000 eiro. Kādi viņai ir hobiji? Vai ir kaut kas arī saistīts ar internetu, kad apmācās kaut kādos tiešsaistes kursos, kaut kur neklātienē, vai ir arī saistīts kaut kur ar kādu tīkla mārketinga kompāniju, vai nav, vai viņi tikai tīri strādā par šo šuvēju, bet kaut kas varbūt ir kādas viņai šīs intereses? Ceļošana. Kas? Ceļošana. Ceļošana? Jā. Vai ceļot tikai pa Latviju vai arī kaut kur ārpus? Arī ārpus Latvijas. Ceļošana, arī pa Latviju un ārpus, ja? Tas viņa ir tā kā hobijs, ja? Un tagad mēs iesim tālāk par ģimeni. Kāds ir
Annai ģimenes stāvoklis. Viņa ir precējusies, šķīrusies, atraikne. Viņa ir precējusies. Tā. Kā sauc vīru? Vīru sauc Jānis. Jānis. Cik Jānim ir gadi? 57. 57 gadi. Kāds viņš mums ir? Rislaids vai tomēr druknāks, sportiskāks? Druknāks. Druknis, ja? Jā. Ja gadījumā kaut kur gadās, ka, piemēram, ir arī mums resni cilvēki, daudz mēdz būt, tad arī, tā, kad, bet, druknis, tāpēc, tā, kad. Kur viņš strādā? Par ko? Par šoferi. Šoferis. Šoferis. Privātā uzņēmumā, valsts. Valsts uzņēmumā. Kāda alga ir Jānim? 1200 eiro. Vai Annai ar Jāni ir bērni? Jā. Cik? 3 bērni. 3 bērni. Un tagad vecākais mums ir meita vai dēls? Meita. Cik ir vecākai meitai gadi? 30. 30 gadi. Un meitu mums sauc? Ilze. Ilze. Vai Ilze mums ir precējusies, vai viņa ir vēl viena? Nav precējusies. Bērni? Nav bērni. Vai Ilze dzīvo kopā ar vecākiem, vai ir patstāvīgi kaut kur dzīvo? Dzīvo patstāvīgi. Vai Ilzei ir viņa īrē pašas dzīvoklis vai kā? Jā, īrē. Dzīvo patstāvīgi īrētā dzīvokli. Ja? Mācās vai strādā Ilze? Mācās un strādā. Mācās un strādā. Tā, labi. Tā Ilze mums būs pietiekoši. Otrs bērns, kas mums ir? Dēls. Dēls. Cik dēlam gadi? Kā sauc, sāksim ar to? Un tad gadi. Viesturs. Viesturs. Un viesturām cik mums gadi ir? 28. 28 gadi. Tā, vai viesturs mums ir precējies vai nav? Nav precējies. Arī nav precējies. Dzīvo kopā ar vecākiem vai atsevišķi? Dzīvo ar vecākiem. Viesturs strādā, mācās, vai arī mācās un strādā? Strādā. Tikai strādā, jā? Un tad mums vēl paliek jaunākais. Kas ir jaunākais un cik gadi jaunākam? 24. Meita. Tā, meita, kā mums sauc? Inese. Inese, un Inesei 24 gadi. Inese mums ir precējusies vai nav precējusies? Precējusies. Jaunākā visus pārspēja, ja?
Jā. Tā, precējusies vai ir bērni? Viens bērns. Kas ir meita, dēls? Meita. Nu, meitiņa vai dēls? Meita. Meita. Un dzīvo pie vecākiem ar vīru un bērnu vai ir atsevišķi vai pie vīra dzīvo? Atsevišķi pie vīra dzīvo. Tā. Dzīvo pie vīra un, ir patstāvīgi viņas dzīvoja. Viss ir kārtībā. Labi. Par to mēs tikam galā. Tā, un tālāk tad mēs noskaidrosim, kur ta mums Anna ar Jāni dzīvo kopā ar dēlu. Viņi dzīvo mājā vai dzīvoklī? Dzīvoklī. Dzīvoklī. Tad mums bija Rīgā. Sāksim ar to dzīvoklis. Ir pašu vai īrēts vai pirkuši, kā viņi šo dzīvokli ir ieguvuši? Tas ir viņu dzīvoklis. Pirkuši. Viņu ir nopirkuši, ja? Jā. Tā. Un pirka pa pašu līdzekļiem, ja? Ir izmaksāts vai kredīts nav nekas, ja? Nē. Kurā stāvā atrodas dzīvoklis? 3. 3. stāvā. Cik ir istabas dzīvoklī? 3. Vai istabas ir izolētas, caurstaigājamas? Izolētas. Ir izolētas, ja? Dzīvoklī mums ir kāds, viņš ir, kā teikt, tāds normāls stāvoklis, vai viņu ir izremontējuši, vai, kāds ir šis te dzīvokļa, Remontēts. Tāds nav ļoti šiks, ja? Jā. Bet ir, jā, normāls, labi ir, nav, kā var teikt, banžetniks, bet ir normāls, rūpēts pa dzīvokli, regulāri normāls dzīvoklis. Tā, un tagad nedaudz aprakstīsim šo te, kāds ir skats pa logu. Ja pieiet pie loga, ko no loga redz? Logam pretīm ir mežs. Jā. Vēl kas tur kaut kur, kāds ir precīzi tur kādi ceļi vai kaut kas, vai tikai ir pie paša meža malā? Ceļš. Ceļš aiz ceļa mežs, ja? Nav nekādi mašīnu stāvlaukumi. Bērnu rotaļlaukums varētu būt. Pirmais tas varētu būt, un tad ceļš un mežs un tā. Tā tad pretī mežs pie pašas mājas. Salīdzinoši tāds kluss rajons. Ja? Tā. Vai viņiem ir automašīnas? Jā. Tā. Cik automašīnas? 1. 1. Tā. Kādas markas? BMW. BMW. Kas ar šo mašīnu brauc? Jānis.
Vai Annai arī ir tiesības, vai Annai nav tiesības? Nav tiesības. Dzīvoja arī dēls. Jā. Dēlam ir mašīna vai dēlam nav mašīna? Nav mašīna, viņš liek tiesības. Pašlaik kārto un Jā. liek tiesības. Tā, nedaudz tagad paskatoties, man drusciņi liekas ka kaut kas mums varētu drusciņi nesaiet. Ja mēs tā paskatāmies, tad viņu kopējie mēneša ienākumi ir 2200. Annai ar Jāni. Jo Annai bija ap 1000, Jānim bija 1200. Jā. Patīk ceļo pa Latviju un ārpus. Ir BMW mašīna. Es precīzi nezinu, bet dzīvoklis ir savs, tas jau ir tāds plus. Cik izmaksā 3 istabu dzīvoklis Rīgā? Īres. Nezinu. Es domāju, es iemāku kaut kādu 130, es nezinu tiešām aptuveni. Tas ir apkura un tā, es domāju. Varbūt mums kāda ir, kas no Rīgā dzīvo, jo es dzīvoju Lielvārdē un es esmu dzirdējusi, ka tepat ir gan arī vai 300 pāri vai cik īres, jo es pati dzīvoju mājā. Kuru mēs, tā kā ceļam, un es neesmu, bet, tā kā arī precīzi. Nē, es vienkārši domāju no tā, jo BMW automašīna, ja ar viņu brauc, tad viņa diezgan, patērē. Jā. Ja viņiem patīk ceļot, tad no šiem te 2200, tāpēc es te gribēju mums te dikti aktīvs, mēs sanāk meitenes dzirdēt šo te viedokli, vai uz šo brīdi, cik daudz kas kā sanāk, vai mums, vienkārši būtu, reāli. Reāli, ja brauc reizi gadā kaut kur atvaļinājumā, tad sanāk, jo Vācijā vidēji arī ir tāda pati kaut kur alga vidēji, 2000, tā jau ir laba alga, 2200, un tāpat visi brauc gan ar mašīnām, gan reizi gadā kaut kur atvaļinājumā. Tas tā no dzīves, dzīvojot Vācijā. Labi. Es arī domāju, ka iekrāj to naudu. Vienkārši atliek no katra mēneša un tā. Labi, nē. Vienkārši šeit ir tas moments, ka mums ir, jābūt tāda, ja izskatās, mums ir jāizdzīvo, tāds, reālais, ja? Tāpēc vienkārši šajās kaut kādos brīžos mēs to visu tā saliekam, un gribam. Un tad skatāmies. Šobrīd, protams, ir plus, ja ir dzīvoklis jau ir savs un nav kredīts, tur ir jāstās vai kaut kāda kredīta vai kur, tad tā, kad būt, jo labi dzīvo viens bērns, kad līdz ar to tā, kad labi. Tā, un tagad uzdevums mums ir izdzīvot vienu dienu kopā ar viņiem. Pieņemsim, šodien mums ir otrdiena, 13. jūnijas. Un tagad mums ir jāstādās priekšā no rīta, kurš ceļās pirmais, kurš taisa brokastis, kurš ko dara. Tātad, kurš ģimenē, jo viņi dzīvoklī dzīvo 3. Anna, Jānis un dēls Viesturs. Kas ceļās pirmais un cikos? Pirmais ceļās Jānis. 5:30 no rīta. Tā, mums palika, jā. Tā. Tā. Piecos 30, jā, jo. Tā, un ko viņš dara? Kāpēc viņš, tik agri ceļās, ko viņš dara no rītiem? Viņam sākās darbs 6.
Jā, viņam jau 6 sākās darbs, tad viņš pats pieceļās, viņš brokasto, nebrokasto vai... Kaut ko iedzer kafiju, kaut ko varbūt iēd bišķiņ. Nu, piemēram, šajā rītā viņš šorīt piecelās 5:30, uztaisīja sev kafiju, ja? Jā. Ēda šorīt viņš kaut ko Nu, maizīt kaut kādu. sviestmaizīt, Jā. ja? Sviestmaiz un devās jau uz darbu, brauc ar mašīnu, vai viņam nevajag ar mašīnu braukt uz darbu? Ar mašīnu brauc. Tā, bet cik iznāk, ka viņam nav tālu darbs, ja? Nē. Tā. Minūtes, cik viņam ir jāizbrauc? 10. 10 minūtes. Jānis mums ir no mājām prom. Kas mums ceļās nākošais, ko kā dara? 7 ceļās Anna. Ko Anna ceļoties dara? Arī padzer kafiju. Pēda brokastis. Ko Anna ēd brokastīs? Arī varbūt sviestmaizi. Kafiju. Sviestmaizi ar kafiju. Ja. Vai Anna modina arī viesturu, viņam brokastu taisa vai ne? Jā. Modina un taisa kafiju? Jā, un arī viņam jātaisa. Kā Anna tiek uz darbu? Cik viņai ir ilgi līdz darbam? Viņa iet ar kājām 15 minūtes. Vai cik jauki. Darbs ir blakām. Jā. Tā iet ar kājām 15 minūtes. Un cikos viņai darbs sākās? 9. 9. 2 stundas. Ko dara tātad 5 minūtes 9 sākās darbs? Nu, tā viņai ir vēl daudz laika, ko viņa vēl sadara, jo viņai no 7 līdz 9, 7 pieceļās, tātad viņai praktiski pusotra stunda ir laika. Kaut ko piekārto mājās, kaut ko. Viņiem ir arī suns, viņi izved ārā suni. Nu, re. Nu jā, tad jau ir, tur ir pastaiga, kamēr izskriet. Viesturs. Ko viesturs tagad jūnijā? Viņš strādāja tikai, ja? Tātad viņš iet uz darbu. Cikos viņam sākās darbs? Arī 9. Arī 9, jā. Un viņam ar to pat kaut kur blakām, kā viņš tiek uz darbu? Viņš brauc ar autobusu. Tā. Līdz ar to tā tad ir, katrs ir, savos darbos, tagad pa dienu, kas ko darbā, tā tad, ja viņi strādā par šuvēju, tad tur ir skaidrs, viņi aiziet, jā, un tā tad
pilda savus pienākus tur šuj, atkarībā, nu, ko tas uzņēmums nodarbojās, tur vīrs, kad ir, kur tur brauc. Diena paiet, pienāk vakars, cikos, kuram tam mums beidzās darbs, cikos pamazām, kā kuri sāk šovakar būs mājās, kā. Ap 7 vakarā. Kas būs pirmais mājās? Visiem tik gara darbdiena, jo Jānis sāk strādāt jau 6 no rīta. Darbs ir turpat 10 minūtes ar mašīnu, tātad viņam ir tik garas darba stundas. Un alga 1200. Jānis strādā līdz 4. Un pēc tam viņš brauc uz mājām, vai viņam vēl kaut kādas ir nodarbes, ko viņam patīk darīt, vai viņš brauc uz mājām? Citreiz brauc arī kaut kur. Nu, mēs tagad runājam par šodien. Ko viņš šodien? Darbs viņam beidzās 4. Šodien viņš brauc mājās. Tātad viņš nedaudz pēc 4 ir mājās, un ko viņš dara, pārbraucot mājās? Nedaudz atpūšās. Ja šeit uzreiz skatīties, kā, no tik es sapratu, tad Anna līdz kādiem 7 strādās, ja? Jā. Tātad šeit arī pastīties, ko viņi, kur viņi, kā vakariņas, vai viņi ēd mājās, vai viņi iet kaut kur ārpusē, kas gatavo vakariņas, kas iet iepirkties vai iepērkās katru dienu, vai iepērkās ir, kur iepērk pa lielus pirkums uztaisa reizi nedēļā, vai kā tur, kādi ir šie. Līdz ar to, lai varētu saprast, kā šo te dienu, kad 7 ir mājās, ja, kad Anna atnāk, vai viņai vēl pēc tam ir jāsāk gatavot vakariņas un cikos viesturs ir, vai viņš kaut kur aiziet ir vēlu un tās attiecības viņas ir ļoti labas, vai viņš vienkārši tik ienāk un tā, kad dalās. Viņam viesturam ir vēl autoskola pēc darba. Tātad viņš pēc darba vēl ies uz autoskolu. Jā, viņš ir mājās pēc 8 vakarā. Labi. Piefiksēsim, pēc tam rakstīsim, tātad viesturs. Jā, labi, to mēs pēc tam pierakstīsim pa viesturu, jā. Tātad kā mums, tad tur būs vai Jānis, viņš ir ātrāk no darba, viņš veica, piemēram, pirkumus kaut kur vakariņām, vai viņi to dara kaut kur, kad ir brīvdienas, vairāk brīvs, kā šo te? Viņi vairāk tā kā brīvdienās iepērkās. Pa lielākos apērk. Arī, jā, bet, protams, ja vakarā, piemēram, tur vajag kaut kādu pienu vai kaut ko, tad nopērk. Jā, tas ir, jo, vienkārši, tā, ka, ir jau kuri, piemēram, katru dienu iepērkās vakariņām, ko katru dienu ir, kuri nedēļā saplāno sapērk, un, kaut kur tāpēc, tāds viņiem tātad pa lielums viņi sapērk brīvdienās, ja kaut kas izbeidzās maize, pienu, kaut ko nepieciešams, ja, tad aiziet un nopērk, bet šodien tātad Jānis mums ir mājās jau 4, viņš atpūšās, agri piecēlis viņš atpūšās. Cik ilgi viņš tur līdz taisa Jānis vakariņas vai Jānis taisa? Jā, viņš gatavo vakariņas. Jā, tātad, rēķinot, kaut kur uz 6, ja? Tā, kad ja 7 būs, kaut kur, jā, tātad.
Vakariņas. Tā, Anna mums mājās bija pēc 7, jā? Jā. Bet jau vēl tas moments, kad varbūt Jānis arī ar suni izgāja pastaigāties. Jā. Jo tomēr, ja viņš ir ātrāk mājās un sunīts visu dienu ir mājās viens, nu kā, ja atpūšas un izved pastaigās sunu. Jā. Mājās. Tātad pēc 7 ir mājās, un tad Anna ar Jāni jau pēd, vai viņi tomēr gaida viesturu, kurš būs pēc 8 mājās? Nu, Vai viņi pēd. Viņi pēd, jā, atnāk Anna mājās, un viņi abi divi pēd vakariņas, jā. Jā. Tā, viņi pēduši. Tālāk, nu, vakars pēc 7, tātad tuvojās 8. Ko pašā vakarā vēl, nu, dara Anna, nu, un ko dara Jānis? Līdz gulēt, cikos iet gulēt, kā ir tas vakara, tas noslēgums? Darba diena, rīt ir. Kaut ko piekārto mazliet arī un nomazgā traukus un, nu, kaut ko tādu. Un uz cikiem iet Jānis gulēt, vai viņi iet kopā ar Annu gulēt, vai Jānis iet ātrāk viņiem? Ap 10 gulēt vakarā. Abi divreiz, jā? Jā. Nu, pieļauj, ka Jānis paskatās gan jau televizoru kaut ko, jā? Jā, paskatās kaut ko. Vai internetā arī kaut ko. Nedaudz tātad viņiem ir 3 istabu dzīvoklis, līdz ar to viena istaba, kā viņi kur kā dzīvo? Nu, vienā istabā dzīvo viesturs, vienā dzīvo Anna ar Jāni. Nu, tā kā viņa guļam istaba, ja? Jā. Tad ir. Viena istaba, jā, tukša. Viesturs. Tā, jā. Tā, vakaros, tā kā viesturs pārnāk mājās, viņš kaut kur ar vecākiem tur kaut ko, kopā tur skatās televizoru, Jā, vai ir savā istabā. Viņš paskatās televizoru un aprunājās par dienas gaitām. Tā viss spriežot, viņiem ir ļoti harmonijas tā ģimenes, attiecības, nav strīdi, viņi tā visi tā ļoti tādi harmoniski dzīvojās. Tātad, un ap 22 praktiski tad viņi pa savām istabām, ja, aiziet uz. Arī, viesturs tā kā ņemot vērā, ka tur, ja iet gulēt, tad viņš iet savu istabu un ar tā klusāk, lai ir. Viņš kaut ko, jā, varbūt kaut ko paskatās datorā vai vienalga, jā, kaut ko. Jā, tā. Un tagad pienāca tās brīdis, kad ir miers, iet gulēt, bet Anna ne par ko nevar aizmigt. Tagad mēs dienu aprakstījām, un tagad
pienāca tas tāds svarīgs moments, nākošais, kāda ir šī te Annas sāpe, jo it kā viss tak ir iet ritmā pēc mūsu visa aprakstītā, nu, iet uz darbu, vīram ir darbs, dēls, tur viss notiekās, un arī, nu, tie bērni, cik saprotu, ir vai īrētā dzīvoklis, vai arī ģimenē, kad viss ir kārtībā, vai kaut kas nav, kāpēc Anna nevarētu aizmigt? Viņa domā, kā vairāk nopelnīt naudu, kur varētu vairāk nopelnīt. Ka viņai, nu, vienkārši tā, kad ir tas, kad tās darbs tā kā ir, bet, nu, Jā. liekas tā kā gribētos Vairāk. Vai viņa kaut kur... Kāpēc viņa grib nopelnīt vairāk? Jā, viņai ir, nu, nedod mieru domu, ka vajag nopelnīt vairāk. Kāpēc viņai ir vajadzīgs nopelnīt, nu, vairāk? Ceļošanai, un tagad vasara ir... Nu, tas ir tāds tā kā vasaras, ko kā. Nē, nu ne tikai, protams, bet, nu, vasarā varbūt Jo vairāk. tās nebūs bail. Nu, jā, labi, bet tagad mums vajadzīgs ir vairāk, nu, kā man pareizāk pateikt, jo, nu, viens, kas ir sāpe, ka viņa nevar doma to, ka vairāk nopelnīt. Bet tā ceļošana, tā jau būs tā vēlme, kāpēc, nu, viņa tā kā gribētu, nu, to darīt, jā. Jo tas ir tas, kas viņai, nu, gatavs darbu, viņai patīk ceļot, daudz, kur grib ceļot, viņa, nu, grib tā kā tā būs tā vajadzība, iemesls, nu, kāpēc. Jā. Ja? Tā būs vajadzība. Bet bailes, nu, šeit drusciņi tā kā, nu, citas, ja? Vēlmes, jā, sāpi tas, ka tā nauda ir tik, cik ir, gribas ir vasara un gribas izbraukt vēl vairāk kaut kur, jo, nu, reiz gadā varbūt gribas divreiz, ja. Bet šeit mums ir vairāk, ir, nu, tāda sāpe, kas tad, jo man vieglāk būtu kā piemēra, kad, piemēram, ir, nu, sāpe par, nu, kā piemēra pateikt par veselību. Tagad, piemēram, sāk sāpēt vairāk, jo viņi ir, nu, šuvēja. Jā. Man liekas vairāk to, jo šuvējām, viņām ir sēdošs darbs, vai viņai ar veselību ir visi kārtībā? Nu, jā, varbūt, kad muguras sāpes. Jo šeit ir vairāk iziet no tā, ka bailes, ka, piemēram, jāgrib nopelnīt, bet, nu, vai viss kārtībā, jo šeit iziet no tā, kad, piemēram, sāk kaut sāpēt, jo zinu, ka frizieriem rokām, es domāju, man liekas, kad arī šuvējām, kad ir, nu, problēmas, nu, tā kā sāk sāpēt tās vienmuļās sēdēšanas rokas, ja, kad vairāk to, kad jau liekas, kad ar šo te darbu, nu, kad kādā brīdī, ja, kad pasliktinās veselība, Jā, un kad ir bailes par to, kad, nu, vai vispār to, jo ir jāsēž, jo viņi strādā ilgas stundas no 9 līdz 7. Jā. Ja? Un ja katru dienu tu tik ilgi sēdi un tās, nu, atkarībā, nu, kā tur tas šuvējas joma ir, ja? Un ja tev sāk, nu, šī te veselība drusciņi pievilt, tātad tu jau varēsi varbūt pat nenopelnīt to. Jā. Bet var būt tā situācija, kad viss ir kārtībā, veselība ir kārtībā, ja? Bet viņa grib nopelnīt vairāk, tas arī var būt. Vienkārši šeit tev ir jāsaprot to savu, nu, šo te klienti, jo tu tādu meklēsi, jo nevienmēr visiem ir, nu, veselības. Tāpēc, bet šeit ir tās bailes, mums vajag sadabūt bailes ar to, kad, jo te, piemēram, ja mēs pastamies kā iepriekšējam kaut kur, ka pensionārs, ja, ka viņš tur strādā, jo, ne, tas iepriekšējais, ka viņš ir bijušais armijnieks, viņš aizgājis ir pensijā, ja, kad, un, ka viņš
strādā pa apsargu, un viņam ir bailes par to, ka viņš sāk saprast, ka viņš sāk degradēties. Un ka dzīve, ieiet tādā rutīnā, un kad viņam, nav nekāda vairs tāda dzīves krāsas. Un tā kā viņam ir bailes no šīs te degradācijas, ka viņš, tā, kad vairs, kad paliks ar vecumu, kad vien ar vecāks, un ka viņam, bailes, kad viņš absolūti vairs nevarēs neko padarīt, izdarīt, un ka viņš grib palīdzēt, ka viņam vēl ir bērni, viņš grib palīdzēt. Mums vajag to tādu saitīti, saprast tiešām uz to, kad cilvēkam vēlmi atrast, ko te viņš grib vēl nopelnīt un aiziet uz to. Bailes par veselību. Jo šeit var būt arī tā, ka, redzi, sāpe par to, ka nedod, kad nopelnīt vairāk. Un šeit bailēs mēs tad varam ko ierakstīt, kad veselība tā kā arī pamazām, nav uzreiz jābūt pilnīgi slimam cilvēkam. Jā, protams. Bet viņai jau ir, mums bija 56 gadi. Jā. Jā, 56 gadi. Un tā kā. Tātad mēs bailēs rakstam to, kad veselība pamazām ar sāk just, un ir bailes par to, kad gribas nopelnīt vēl vairāk, bet kad drīzumā to pašu, ka mazums, ka varēs izdarīt. Ja? Bailes, ka sāk samazināties, pat ienākumu nevis palielināties, ka vairāk izdarīt. Ja? Un kādas tad ir? Tātad viņa grib nopelnīt vairāk, bet saprot, ka veselība nav tā, ka visam slikta, bet tā kā nedaudz sāk just, ka viņai bail, ka viņa pat šo nopelnīt. Un kāpēc viņa ir gatava, sāk kaut ko skatīties, darīt, lai būtu darboties. Kādas ir šīs te vajadzības, kas viņu mudina spērt šos soļus uz priekšu un kaut ko mainīt? Kādas ir tās vajadzības? Kāpēc viņa grib to naudu vairāk nopelnīt? Arī medikamenti iegādēji un jā, bet tā, bet uz šo brīdi. Tad man ir jājautā, kādai, sākumā nedaudz kļūt, kādu partneri, kādam šim internetu biznesam vēlēs atrast, kādai jomai? Jo šeit ir viņš viss aiziet uz to, kad viņš ies tālāk grupās meklēs, tā kā mēs meklēsim grupās cilvēkus, kuri tur ir, jo viņiem ir tā vēlme, jo šobrīd mēs, mēs esam, dažādās šeit kompānijās, ja darbojās, grib partneri atrast kompānijai, ja strādā ar veselības produktiem. Jā, veselības produktiem. Veselības produktiem. Tev ir, ja tu vēlies partneri, kur ir veselības produkti. Tad jau šeit ir vairāk nopelnīt, bet sāpe
tad šeit mums precīzāk šī te sāpe vairāk būtu par to, kad viņi strādā par šuvēju, nu, es ieteiktu tā, kad viņi strādā par šuvēju, un viņai parādās kaut kādas sāpes, kaut kādas veselības problēmas. Jo šis darbs šuvējas, nu, viņš nav tik viegls. Tur ir, nu, pie šujmašīnām un visām, ja. Tad šeit tur sākumā, ko nedaudz nenoskaidroju precīzi šo te jomu. Ja, tad es teiktu, kad šajā pie tām sāpēm, kad te izmainīt, nevis nedod mieru domu, kā vairāk nopelnīt, ja, bet šeit tad mums būtu vairāk ir tā sāpe, ka, piemēram, kas viņai, piemēram, kā minēja muguru, ja, jūs sāpēt mugura, ja. Tātad arvien biežāk sāk sāpēt mugura. Mugura un grūtāk ir darbā nostrādāt šīs garās stundas, ja. Tātad, un bailes līdz ar to, jā, ka tātad veselība pamazām arvien vairāk sāk, nu, just man, kad pasliktinās, ka vairs nevar tik daudz izdarīt, un līdz ar to gan jau tai darbā ir arī šie te alga apmērs ir atkarīgs no padarītā darba. Jā. Nu, bieži vien, tāpēc arī bija ap to, cik padarīt, nu, plus mīnus, nu, tur nopelni. Ja, un līdz ar to, nu, tie ienākumi, nu, sāk samazināt vajadzības. Ja, tātad vajadzības vairāk, tātad, ko viņš vēlas, tātad vēlas atrast kaut kādas, nu, tos līdzekļus, viņai vairāk, nu, kad pie dakteriem vai iet, vai tomēr viņa saprot, kādas ir, jo man tagad gribas, lai izdomā, nu, pati šīs. Man jau gadrīz sāk jau priekšā. Kādas ir šīs te vajadzības, kādas šīs te iemesls, ko viņai gala rezultātā vēlās, ka viņa ir gatava, nu, mainīt kaut ko. Nu, kas būs tas, ko, jo mēs jau noskaidrojam, tātad viņai patīk arī ceļot, un mēs noskaidrojam to, kad veselība sāk jau. Tu iepriekš jau sāki minēt tās vajadzības, jā, tātad medikamenti. Bet, cik es saprotu, to ar medikamentiem diezin vai darbojies? Nē. Tu darbojies ar veselībai dabīgiem kādiem produktiem? Jā, veselībai dabīgiem produktiem. Nu, kādu kompāniju, kur piedāvā veselībai dabīgos šos te produktus. Tā tad ir šīs te vajadzības, jo, nu, pie dakteriem kur kā, kad viņai, nu kā. Tā tad ir, mēs ja tā skatāmies, labi piepalīdzē. Ir tās vajadzība, ir kāda. Tā tad viņi saprot, kad veselība mums sāk pamazināties, sāk jūs grūtības nopelnīt, tā tad ieņēmumi samazinās, bet līdz ar to vajag kaut ko darīt veselības labā. Bieži vien, es ņemu no savas pieredzes, ārsti ir ļoti labi, bet ar tradicionālo medicīnu vienmēr mēs varam ieiet strupceļā. Un daudzi sapratuši, ka vislabāk mēs veselību varam uzturēt kaut kādus, nu, dabīgiem produktiem. Ja, un līdz ar to ir vēlme tātad uzlabot savu veselību ar dabīgiem produktiem. Jā. Ja? Un, protams, ja viņa reizi gadā, nu, kaut kur izbrauc, kad iespējams, ka viņa vēlās izceļot vairāk, un ņemot vērā, kad jaunākā meita jau ir aprecējusies, viņai ir
jau ir mazmeitiņa, un lielākie bērni jau arī iespējams, nu, gan jau viņi cer, ka nebūs tikai, nu, neprecēti paliks, jo vecums jau pietiekoši ir. Līdz ar to, ka viņai, ka vēl, kad viņa labprāt gribēs palīdzēt, un, nu, kaut vai, ja nepalīdzēt vajadzēs, bet, nu, tāpat parūpēties par saviem mazbērniem un, nu, apdāvināt gan bērnus vai kur tātad, līdz ar to, ka viņai ar šo te summu, ko nopelna, tātad, ja, vēl arī ir vēlme tātad nopelnīt naudu, lai varētu palīdzēt bērniem, nevis palīdzēt, bet atbalstīt bērnus un ceļot, ja. Šeit mums tai gala rezultātā ir jānonāk pie tā, ja, lai tas cilvēks, nu, iet uz to, ka tu viņu izveido, ka tev ir tas, kā tu viņam vari palīdzēt. Ja, jo šobrīd mums ir svarīgākais tagad stādīties priekšā, nu, kad Anna, ja, Jānis, kāda viņa ģimene, kā viņiem ir harmonija, visi ļoti labi, bet 56 gadi, darbs ir tāds, ka, nu, salīdzinoši jau tu jūties, ja, uz šo. Tātad tālākais mums ir to, ko mēs sākumā ielikām, tātad atrast kādās lapās, ko mēs varam būt. Un tā, ja man tūlīt izdosies, varbūt man izdosies, tā, redzat, ja, man Facebook veras vaļā, ja, ir redzams. Jā, ir redzams, jā. Tā, un tagad mēs kādā grupā varētu būt šī te Anna. Kāds varētu būt atslēgas vārds? Kādā grupā varētu atrasties Anna? Viņa ir šuvēja, viņai, nu, bērni lieli, viņai ir suns, kur viņa varētu būt, kādās grupās viņa varētu būt un kur viņa ko kas kā. Biznesa motivācija izaugsme. Tā ir slēgtā grupa. Es jau paskatījos, tur mēs iekšā netiksim pie cilvēkiem. Bet, nu, vienkārši tā tad viņa, kur varētu. Nu, mēs viņu varētu pameklēt, ja viņa ir šuvēju, jo šobrīd mēs meklējam, nu, kā viņu. Nevis cilvēkus, kurās varētu atrasties. Ja? Tātad mums vajag atrast Annu. Tātad mēs paskatīsimies, nu, labi, paņemsim, te bija online biznesu, ko man te deva. Ja? Tātad mēs paskatāmies tā, privāta, publiskā, darbs un biznesa. Nu, paņemsim kaut vai šo pašu grupu. Jo mums ir jāstāsta, lai viņa būtu publiska, jo savādāk mēs neredzēsim dalībniekus, kas tur ir. Ja? Un tagad tātad Facebookā ir drusciņ grūtāk, jo kontakti ir uzreiz pēc vecuma grupām var. Bet šeit, nu, Diana mums izskatās būs jaunākā. Tā, nē, paņemsim, pameklēsim, zin kādos pie šuvējām varbūt. Jo es neesmu tik vēl Facebookā, nu, to filtrus, lai, kur tā ir privāta, publiska rokdarbi bērniem. Jo man patīk, ar to patīk kontakti, jo tur šādi ieejot iekšā, mēs uzreiz varam, ir filtrs, un mēs pēc tā filtra varam sadalīt, nu, pēc vecuma, konkrētu vecumu grupu. Bet šeit arī, ja mums ir rokdarbi bērniem, mums tur varētu arī būt jaunās māmiņas. Tā. Tā. Paņemsim, pastīsimies. Ilzes ir mums. Tā. Vēl vienu Facebook. Vaļā. Tā.
Tā, ja mēs paņemam vizuāli bildi, Ilze, vai plus mīnus varētu pēc skata būt? Tava Anna. Jā, varbūt. Ja, jo tevi, tā, kad, nav slaida vienīgais, jo te Nav jau ir, slaida, un man bija tumši mati, bet bija tumši mati. jā. Tumši mati bija. Tā, pastīsimies Sandru Eglīti. Jo tajā ziņā kontakti ļoti ātri var, tā, kad daudz vieglāk atrast, Facebooks trusiņ. Tā. Sandra Eglīte. Tā, Jā, labi. tikai garāki mati. Jā. Praktiski es tagad parādīju to, ka mums plus mīnus vajadzētu arī tādu vizuālo, kā tu iedomājies, jo šeit ir vairāk praktiski būtu jāpameklē kādas. Tu vienkārši jau uzspied uz to vārdu, uzvārdu, viņš atver vaļā profilu, ja? Tev nevajag viņu tur līmēt nekur iekšā. Viņš neatver pilno, ja es pēc tam uzspiežu. atver, uzspied virsū, tā tad... Viņš atver tikai, ka viņš ir tajā grupā. Jā, bet pēc tam nospied tur, kur ir ziņojums, un tad viņš atver tev pilnu profilu. Tā. Uzspied uz ziņojuma. Tur aizies uz... Nospied virsū uz ziņojuma, jā. Un tagad pilnu profilu, vienkārši viņš tev rāda pilnu profilu. Skatīt profilu. Re, kur ir. Labi, tad... Labi. Jo es saku, jo es pa kontakties ātri. Tā, kad... Ja, tā tad ir jaunāk. Ja? Praktiski mums, atrast, jo Agnes mums arī, ja? Jo vai vajadzēja man iet kontakti, tur es parādīju to ātri. Facebook es vēl pati tikai sāku domāt, viņu izmantot. Bet šādā veidā mums paņemsim tad Sandru, ja? Un mēs iezīmējam, nokopējam un ievietojam. Tas ir uz pašu vizuālais tēls, jo šeit mēs uzspiežot, mēs momentāli mums atvērs lapu. Un šeit mēs nokopējam un praktiski ieliekam iekšā grupu, kurā mēs viņu atradām. Ja? Jo šis vairāk būs, vajadzīgs būs, pēc tam ir, sistēmā. Ja? Šādā veidā praktiski, bet tagad ir ļoti, ļoti, svarīgi tas saprast. Mēs tagad izveidojam šo te profilu un tagad tā padomā, vai šādu Annu tu gribētu kā partneri savā pirmā līnijā vai kā klienti, Evita? Jā. Ja, viņa būtu, tā kā tāda, kurš tev, jo, šeit ir svarīgi partneri un klienti ir, kā klienti vairāk. Kā klienti, jo šeit ir ļoti svarīgi saprast, izveidot klienti un partneri. Ja ir produktu kompānijas, tur, protams, ir klienti, un, veidot, jo bieži vien klienti pāriet pa partneriem, ja, bet ir šis, un šeit ir tas svarīgākais, ja, kā, izveidot. Tas ir, šāds veids. Šo te tabulu es pēc tam varu ielikt linku uz šo te tabulu mūsu grupā, Telegram, jā, tā, čatā. Kā pie viņiem, ja ir Gmails,
tad ir iespējams piekļūt un tikt, ja. Ja interesēts pēc tam, kā izveidot no šiem, te var arī izveidot kopijas un sev kopīgot un saglabāt, ja, bet to es tagad, jo mēs jau esam pusotru stundu, ja, tā kā darbojušās. Tā kā, ja kaut kāda interese šādu veidu izmantot vai ko, mēs, protams, varam vēl, jo tas nav tikai, tas ir tāds iesākums, jo šajiem profilēšanai ir tālāk nākošā sistēma, kas ir 20-20-20, kas ir pamats kādā veidā internetā, sociālos tīklos atrast un veidot, savus, meklēt šos te klientus partnerus. Ja? Tā kā tas jau it kā būtu, nākošās, jo tā ir tāda vesela gara, sistēma, bet šādi mēs galvenokārt varam izveidot profilus saviem klientiem, partneriem. Un mēs viņus veidojam tik, cik mēs viņus gribam, cik mums viņus vajag. Tas, kad ar laiku mainās, jo ja ilgāk, jo man, piemēram, arī to sistēmu, kad vairāk pastos tos, kurus es izveidoju pašus pirmos, es jau viņus esmu padzēsus ārā, jo es sapratusi, ka tādus es negribu. Mēs paši augam un pilnveidojamies, un mums līdz ar to pilnveidojās šīs te arī iemaņas. Tas, ir tāds. Līdz gala rezultātam mēs palikām 4. Ceru, Evita, ka bija tev noderīgi. Un Jā, ceru, ļoti labi, paldies. Jā, paldies tev, Inta. Tātad es saprotu, ka mēs turpinām šo te tēmu nākošajā rīta kafijā. Ja, tātad, būtībā mums vajag saprast, un cik patiešām, ja mēs nākam, esam 4-5 no rīta, tad arī šeit sagatavošanās prasa laiku. Tā kā gribētos tad dzirdēt šo te, kad vai tas ir vajadzīgs šajā brīdī. Varbūt ne šajā brīdī. Varbūt jā, redzi, tā kā mums šobrīd arī paliek ieraksts, es domāju, ka ierakstu noskatīsies cilvēki, kas ir mūsu klubā, tā kā tēma, es domāju, kad ir aktuāli, vienkārši šobrīd ir tas, kad ir vasara, ir rīts un dažādas darīšanas katram, tā kā es domāju, ka tēma ir vajadzīga un viņi varētu turpināt, tā kā es domāju, ka pie nākošās otrdienas varbūt, kad vienkārši ja tev ir vēl šie te ieteikumi pa 20, kā tu teici, procentuāli, ka mēs to varētu turpināt. Varbūt ne tik daudz slaidi. 20 tie nav procentuāli, tā ir sistēma, kā pa katru dienā darbībām, vācot pa 20 cilvēkiem, kā viņus atstrādāt. Tie nav procenti. Tā ir jau drusciņ, kā saka, nākošais līmenis. Tas ir kādā veidā, praktiski mēs izveidojam tagad to profilu, un mums viņš kaut kur, kāpēc es jau tur galā bija šīs te lapas un bija šie te profili. Tas aiziet tālāk, ka nākošais solis, kā mums viņus kur meklēt. Jo mums tagad izveidot un sēdēt, gaidīt, ka man tagad tāds klients atnāks, protams, neatnāks, jo tas ir darbs internetā, līdz ar to mums ir jāiet, un tiem cilvēkiem cauri ir jāiziet. Mums ir kaut kur, viņi jāmeklē, mums ir jāuzaitina draugos, bet, es saku, es varu dalīties to, kas ir Facebooku šo te algoritmu, es precīzi nezinu. Ja? Es strādāju kontakti, un tur bija, ka tu dienā var uzaicināt 20 draugus. Ja tu vairāk, tur algoritms var skatīties, un tev var sākt bloķēt. Un šī sistēma bija izstrādāta tā, ka, lai viņu tev nebloķētu, ka tu vienā dienā viņus atrod un atzīmē apmēram ar sirsniņu, ka tu esi viņu atradis, ieliec tā fotoattēlam laiku. Nākošā dienā tu viņam uzraksti komentāru, tu parādi sevi, viņš tevi, man nokomentēs, kas tas tāds ir, ieiegaris tavā lapā, ja ieinteresējās. Un tikai 3. dienā tu viņu uzaicini draugos. Un raksti viņam vēstuli, ka tu priecājies, ka tu esi viņos draugos un to piedāvājumu, kas ir atkal nākamais. Tā ir tāda, sistēma, kā veidot, meklēt.
kas ir izveidots kontakti. Uz šobrīd es cenšos viņu tā kā Facebookam paskatīties, nu, kā izmantot. Jo mums ir, lai mēs to partneri atrastu klientu, mums ir jākontaktē ar cilvēkiem. Mums ir, Nu, es domāju, ka Facebookā varētu būt efektīgi vienkārši veidot savu mājaslapu, un tajā mājaslapā vai arī grupa, tā varētu būt katram privāta grupa, ja tā tad šajā grupā aicināt šos te izmeklētos partnerus iespējamos, ja, un tie, kur pievienojās, protams, ka tajā grupā ir jāieliek kaut kāda pamata informācija, ja, par ko iet stāsts, un es domāju, ka tas varētu būt funkcionāli. jā, jo uzrunājot viņus, tur ir skatoties tālāk, tu viņu aicini uz grupu, tu viņu aicini uz savu, piemēram, ievadu semināru, kur tu izstāsti, nu, ar ko tu taries, tad tie jau ir tālāk nākamie soļi. Bet, nu, lai līdz Nu, viņiem... jā, ja viņš pievienojās tavai grupai, tas nozīmē jau to, ka viņam ir šī te interese, nu vienkārši ar viņu ir jāsāk šī te komunikācija. Jā, un ir jārēķinās, ka, ja mēs 100 uzaicināsim, labi, kad, nu, 10 ir ļoti daudz, kuri atsaucās. Un ja 10 atsaucās, tad varbūt viens būs ieinteresēts. Nu jā, tā ir statistika, tā tas ir, jā. Tā kā... Nu, ko, meitenes, paldies. Paldies tev, Inta, jā, par šodienas interesanto, kā saka, nodarbību. Un es domāju, ka nākošajā trešdienā, ja mēs šo tēmu, nākošajā otrdienā mēs šo tēmu varam turpināt, jā, tā kā skatīsimies, kādi būs mūsu partneru rezultāti, ja, jo, protams, kad interneta biznesu nevar iedomāties bez partneriem, ja, tas vienkārši nav funkcionāli. Nu, ko visām, kā lai saka, ražīgu atlikušo darba nedēļu, un tiekamies ar Intu nākošajā otrdienā. Tā kā paldies par piedalīšanos šodien.